Uldis Ķezberis, kuru jūs varbūt jau atceraties no mana video, kur es viņu kritizēju par viņa rakstu, kurā viņš mazināja Izraēlas atbildību civiliedzīvotāju galināšanā, Izraēla kļūdas dēļ nomet lādiņu bēgļu nometnē Gazā. 10 bojā gājušie, vairāki cietušie. Upsī, netīšām nogalināja vairākus parastus cilvēkus. Kam negadās? Raksta autors Uldis Ķezberis ir viltīgi un, manuprāt, apzināti izmantojis valodu Izraēlas vainas mīkstināšanai. Ir izdevis jaunu rakstu par Izraēlas un Palestīnas konfliktu. Pārsteidzoši, tas nav Izraēlas slavinošs raksts, kā viņa iepriekšējie raksti. Šī ir intervija ar Izraēlas cilvēktiesību organizācijas B'Tselem pārstāvi. Īsumā, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs raksts. Tajā Uldis uzdod vairākus jautājumus par cilvēktiesību grupu paziņojumu, kurš saucās Mūsu genocīds. Intervijas laikā Jairs, kas ir B'Tselem pārstāvis, stāsta par to, kā šī organizācija nonāca līdz secinājumam par to, ka Izraēlas sistēma, režīms un sabiedrība īsteno genocīdu. Piemin vadu, bombardēšanu, apdzīvoto lietu iznīcināšanu, kā dažus piemērus. Pats paziņojums ir 88 lapušu garš, kuram iziet cauri ir ilgi un mokoši. Intervijā arī izceļ to, ka par spīti tam, ka starptautiski par šo paziņojumu raksta visai daudz, pašā Izrēlā ir klusums. Tikai viens laikraksts ir publicējis par šo paziņojumu, tā kā šis paziņojums nesasniedz galveno auditoriju. Izraēlas propagandas mašīna strādā lieliski. Tāpēc ir svarīgi turpināt runāt par notiekošo Gazā. Paldies Uldim par šo rakstu. Es domāju, ir svarīgi ne tikai kritizēt, bet arī atpazīt, kad kāds spēr soli pareizajā virzienā. Ir īpaši, kad runa ir par žurnālistu pienākumiem. Šeit, manuprāt, viņš spēja ieturēt neutralitāti un uzdot labus jautājumus. Cerams, ka tas tā turpināsies. Tā kā kaut kas pozitīvs arī notiek. Paldies par jūsu aktivitāti, aktīvismu. Turpinam.